Ja? Nu, tad vēlreiz labdien visiem, tad mēs sāksim mūsu nodarbību tiešsaites konsultāciju, ja? Un es mazliet pastāstīšu, kā jūs varat izmantot manu teoretisku materiālu, ja? Kā jūs redzat, šeit ir pirmā semestrī 2 tēmas, ja? Un arī otrajā semestrī arī 2 tēmas. 5. tēmā tas ir tikai tiem skolēniem, kuri izvēlas manā priekšmetā projektu darbu. Ja? Tie, kuri izvēlas cita priekšmeta, piemēram, angļu valodā vai latviešu valodā padziļināta kursa, tad viņam to 5. bloku nevajag pildīt. Ja? Ja jūs izvēlēs manā sociālas zinātnēs priekšmeta projektu darbu rakstīt, man ir 2 virzieni. Pirmais virziens ir sociāls biznes, ja, uzņēmdarbības projekts, un otrais virziens tas ir pilsoniska līdzdalības iniciatīva. Sakiet, lūdzu, kādu priekšmetu jūs izvēlēs, Samanta? Es neatceros. Nu, padomājiet, ja? Paskatieties, kāda jums ir grozs, ja? Un katram grozam ir padziļināti kursi. Ja? Jūs zināt, ka jums jāizvēlas no padziļināta kursa, ja, vienu priekšmetu un jāraksta projekta darbu, tas ir atsevišķais atzīme, ja jūsu atestāte. Ja? Un mana kursa sociālas zinātnes 2 ir arī projekta darbs, kurus jūs varat pildīt vai pa virzienu sociālas biznesa, ja, rādīt savu kaut kādu biznesa ideju, ja, un aprakstīt viņu, sastādīt nelielu biznesa plānu, ja, parādīt marketingu, menedžmentu, un arī vajag izveidot kaut kādu praktisku daļu, aptauju, grafikus, ja, un pēc tam nobeigumā izveidot secinājumus. Ja. Kā rakstīt projekta darbu šeit 5. blokā, pats galvenais ir, ja vajag vēl kaut kādu papildu konsultāciju, mēs varam sarunāties individuāli, ja, ar katram skolēnam, vai arī es organizēju tiešsaistes konsultāciju, kur es ļoti dziļi pastāstīšu par projektu darbu. Ja? Tad, ja jums būs vēlmes rakstīt mana priekšmeta, tad dodiet man ziņu. Labi? Labi. Tā, jums vēl ir laiks, bet laiks iet, ja jūs saprotiet, ka pirmā semestrī jums jau sāk rakstīt projektu darbu, ja? Un par pirmo semestri arī jums maksimāli jābūt 40%, visa darbā ir 100%, ja, vai 10 ballu. Pirmā semestrī jūs maksimāli var dabūt 40%, otrajā semestrī 30% un pār 30% vēl 15% tas būs prezentācijas, ja, projekta darba prezentācijas aizstāvēšana, tur deadline apmēram marta sākumā, ja, pirms pavasarī brīvdienam, ja, un 15% pēdējais jums dot portfolio, ja, tad kopā sanāk 100%, var dabūt 9, 10, 8, kā jūs pastrādājat, ja. Tā, par to vērtēšanas kritērijas arī pastāstīšu mazliet vēlāk citā kaut kādā tiešsaistes konsultācijas. Tad vēlreiz atkārtosim, ja, kā izskatās mans kurs, sociālas zinātnes 2, ievada kursā šeit atrodas dažādas materiāls saistīt ar mācību līdzekļiem. Šeit es rekomendēju dažādas digitālas resursus. Ja jūs atveriet, tad jūs varat redzēt, ja, kādu mācību literatūru jūs varat izmantot. Mūsu skolai ir arī bibliotēka, ja jūs varat paņemt kaut kādu no šīm, kurus es piedāvāju mācību grāmatu, ja, mums ir arī politika un tiesības, arī ir ekonomika vidusskolam, ja, Jūta Birzniece mācību grāmata. Viņa sastāv no 2 grāmatas, mācību grāmata un darba burtnīca. Darba burtnīca, ja jūs gribat praktizēt kaut kādas ekonomiskas uzdevumus, tad arī var izmantot. Un arī šeit daudz ir
digitālas resursus, ja, kurus jūs arī var apskatīt un varbūt mēģināt izmantot. Ļoti labs resurs Naudas skola vai Mana ekonomika, tur arī daudz ir par ekonomiku, mikro un makro, ja, un arī citi portāli. Es arī rekomendēju izmantot teoretisku daļu skola.lv. Sakiet, lūdzu, Manta, jūs izmantojat skola.lv? Pagaidām es neesmu izmantojusi. Vot es jums varu parādīt, kā izskatās, ļoti viegli, kā arī mūsu Moodle sistēma, ja jums, jāiet, jūs varat arī reģistrēties un izmantot, pilnīgu versiju, ja, ne demo versiju, pilnīgu versiju, ja. Tur arī ir, dažādas interesanta, jūs redzat manu tagad? Jā. Lapu un skolu.lv. Redziet, es atveru mūsu kursu Sociālās zinātnes 2, un šeit pa kreisi ir visi temāti. Mūsu pirmais temāts - taisnīga sabiedrība un valsts. Ja jūs vēl kārtojat eksāmenu, šeit ir arī vēl papildi uzdevumi, redzēt, kuru jūs varat paši praktizēt, ja, dažādiem temātiem, ja. Un šeit ir dažādas praktiskas darbus arī. Un otrais, trešais temats un tā tālāk, ja, visi tie, kuri iekļuva eksāmenā. Sakiet, lūdzu, Manta, jūs kārtojat eksāmenu sociālās zinātnes? Jā vai nē? Es it kā runāju ar skolotājs, un viņi tā kā, es viņai izstāstīju to situāciju, un man tā kā jāiet pēc papīra, lai es viņu nekārtotu. Nekārtojat, ja? Jā. Labi, tad jums pats galvenais jādabūt labu atzīmi, ja, gada beigumā. Un arī atzīme par projektu darbu, ja jūs izvēlat manu priekšmetu, ja. Labi, tad vēlreiz atgriezījamies, ja, sākumā. Un, sākumā, kā jūs saprotat, šeit bija pats galvenā informācija, ja, par skolotāju, mani visi kontakti. Šeit ir arī, ļoti svarīga informācija, ka mana kursa sastāv no 4 galvenas tēmas, tad jāapgūt vismaz 4 tēmas, lai dabūtu sekmīgu atzīmi, ja. Šeit arī ir ziņas skolotājiem, jūs varat man droši, ja, rakstiet, es tūlīt uzreiz jums atbildēšu, ja. Šeit ir vērtējuma grāmata jums, kā skolēns ir savs versija, ja, man kā skolotājs redzu arī visas jūsu, ja, aktivitātes un arī vērtījumus. Kā es teicu, šeit otrajā blokā, šeit atrodas visas tiešsaites konsultācijas temāti, ja, un arī es pievienoju video ierakstu, ja. Jūs spiežat pogu un jums atveras video ieraksts, piemēram, 18. septembrī mums bija nodarbībā, jūs varat apskatīties, ja. Un tad tālāk šeit visi datumi uz nākotnēm konsultācijām, ja. Nākamā konsultācija mums būs 2. oktobrī, pēc tam 9. 16. un 23. katru trešdienu, ja, 17:20 līdz 18:00. Šeit es redigēšu laiku, ja, palika no pagājušā gada. Tālāk, pēc tam nelielais apraksts par pirmais semestris, ja, šeit, neliela informācija, kurā jums informē, ka kurs ir sadalīts vēlreiz 4 tēmas, un 5. bloks tas ir projekta darbs tiem skolēniem, kurš izvēlēs šis projektu, ja. Un katra tēmā sastāv no teorijas, kura dot jums 30%, ja, un noslēguma pārbaudes darbu, kura dot jums arī 70%. Tas var būt tests kaut kāds online, radošs darbs, esēja un tā tālāk. Ir tādi bloki, kur obligāti jāatbildiet uz uzdevumu esēju, tad jūs dabūjat vēl punktus, un kad es pārbaudīju to darbu, tad jūs dabūjat iespēju iet tālāk, ja, atveriet nākošo tēmu, ja, bloku tēmu, ja. Mums ir tāda sakarība, ja, jūs izpildiet teoriju, jūs dabūjat piekļuvē pārbaudes darbam, ja, skaidrs? Amanta. Jā. Un arī otrā tēma saistītā ar 3. tēmu, tēmas noslēgumas pārbaudes darbs arī saistīt ar iepriekšējo pārbaudes darbu tēmātu, ja. Man liekas, ka šeit viss ir skaidrs, ja. Tālāk,
Pirmā tēma mums ir taisnīga sabiedrība un valsts. Pagājušā tiešsaites konsultācijas es izveidoju prezentāciju un arī pievienoju, kā jūs redzat, video ierakstu. Jā, šajā prezentācijas arī, neliels savs komentārijas, ja tiešsaites konsultācijas. Šeit jūs varat lejuplādīt prezentāciju PDF formātā. Šeit arī ir papildus materiāls par vērtības mūsu dzīve. Tava klase arī ir tāds vietnē, ja, kur jūs varat arī izmantot, lai plašāk mācīt sociālzinātnes 2. Ja? Un ļoti labā šeit ir video materiāls. Ja? Jūs varat, kad jums ir brīva laika, apskatīt šo video materiālu. Un šodien es gribu pievērst jūsu uzmanību, ja, pirmai tēmai - taisnīga sabiedrība un valsts, un mēs apskatīsimies arī manu prezentāciju. Sakiet, lūdzu, Amanta, jūs redzat manu prezentāciju? Jā. Labi, tad mēs ejam, ja. Šodien es gribu pievērst uzmanību, galvenām atslēgām iedzieniem, ja. Tāpēc, ka, ļoti svarīgi saprast, katru iedzienu. Mūsu standartā, pirmajā tēmā ir 9 pats galvenie iedzieni. Šeit jūs redzat vispār sasniedzamie rezultāti, ja, šajā tēmai. Pirmais, ko jūs iemācieties šajā temātā, vispirms jums jāmāciet rakstura sociālas attiecību daudzveidību un cilvēku mītdarbību saskarsmes procesā, kritiski izvērtē individu aktivitātes, izpausmes un ceļos sakarības. Arī izmantojot piemērus no dzīves, kritiski izvērtē dažādas etiskas teorijas, saistot tās ar savu pieredzi, skaidrot to lietojumu problēmas un iespējas. Tas ir vispārējie sasniedzami rezultāti, ja? Arī katrai tēmai ir aktualitāte, ja? Tas, man liekas, būs labāk, ja es uz visu ekrānu, ja, rādu savu prezentāciju, ja? Man liekas, tā būs labāk, ja? Jā. Kāda aktualitāte, ja? Es pievēršu uzmanību tādai informācijai, ja, kura mums arī piedāvāja mūsu standarts, ja, šajā temātā, kā vērtības ir individuālas un sabiedrības līmenis, ja? Tāpēc viņi ir dažādi. Un kā dažādu vērtību līdzas pastāvēšana nereti noved pie vērtību konfliktiem. Vērtību konflikti rada dažādas etiskas problēmas, kuras arī mūsu dzīve ir. Etiskas problēmas rodas, kad vairākas vērtības nonāk cita ar citu pretrunā, lai gan nevienā no tām nešķiet viegli atmetāma. Ja? Viens no etiskā teoriju uzdevumiem ir risināt šādas etiskas problēmas un meklēt atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, ja katrai etiskai teorijai, ja? Atrast atbildes. Ja? To risināšanai ir tapušas etikas teorijas, kas ir atšķirīgas, un otrkārt dot iespēju izvēlēties dažādas attieksmes un problēmu risināšanas veidiem. Tā, tūlīt. Spēkināšu. Sanāk tā uzreiz. Tā, nākošais. Atkārtosim galvenais iedzienus. Ja? Kādas etikas teorijas mums šodien ir, arī pievēršu jūsu uzmanību, kā pagājušā gada un aizpagājušā gada mums bija eksāmenā arī uzdevumi, kuri bija saistīti, testa varianta ar etikas teorijas, un arī bija deontoloģija. Kas ir deontoloģija? Ja? Deontoloģija savukārt ir normatīva, stingras jābūtības, nevis vēlmēm atbilstoša teorija. Tajā izstrādāti tiesiskai regulācijai līdzīgi noteikumi, tādi kā morāles likumi un noteikumi, normu kopums, kas jāievēro un jāuzņemas kā pienākumus.
Deontoloģija ir beznosacījumu etika, kura nepaļaujas uz dabisku vēlmju vai mērķu motivāciju, bet atzīst racionālas būtnes autonomiju un spēju brīvi lemt atbilstoši racionāliem universāliem principiem. Tālāk es nelasīšu, ja, nelasu, jūs pati var izlasīt, ja, un es gribu pievērst jūsu uzmanību, kā ļoti labs piemērs ir darbi Immanuila Kanta. Ja, viņa filosofija un viņš rīkojas uz deontoloģiju. Ja. Jūs zināt, tas ir vācu filosofs, ja, kurš dzīvoja 18. gadsimta Prūsija, ja, Königsberga, šodien ir Kaliningrāds, ja, un dzīvoja visu savu mūžu šajā pilsētā, ja, un strādāja Königsberga universitātē, matemātikas, fizikas, filosofijas virzienā, ja, un viņš bija tāds konservatīvs, ja, un, protams, orientējas uz morāles likumiem, kuri bija šajā laikā sabiedrība, kur viņš strādāja. Ja? Nākošais jēdziens - dilēma. Ja? Es domāju, ka daudz no jūsu puses dzirdēja šo jēdzienu, ko nozīmē no etiska vērtība. Ja? Tas ir nepieciešamība izvēlēties vienu no divām, parasti sastarpēji pretrunīgām iespējām. Ja? Obligāti jābūt pretrunīgā iespējā. Ja? Etika, nākošais jēdziens. Filozofijas disciplīna, kuras centra ir laba jēdziena noskaidrošana. Un etika, protams, saistīta ar morāles, dažādas likumus etikas, ja, orientīrus, un etikas uzdevums ir pakļaut kritiskai izpētei valdošo morāli, ir izvirzīt labas un taisnīgas rīcības pamatprincipus. Mums tēmā arī ir taisnīgums un valsts, un, protams, šodien, man liekas, mūsdienīga valstī arī ir sava ētika. Kā jūs domājat, Amanta, ir vai nav? Es domāju, ka ir. Ir, protams, un, protams, ka ir subjektīva un objektīva, ja sociāla kaut kāda katrai slāniem, ja mūsu sabiedrība sadalās ar slāniem, un, protams, katram slāniem ir savas kaut kādas, ja, etikas normas, bet arī ir vispārējas etikas normas. Jūs varat, kaut kādu piemēru no sava dzīve man pastāstīt, lai es sapratu, kā jūs saprotat, kas ir etika. Piemērs kaut kāds. Ētika arī var būt par to, kā tu tā kā sabiedrībā uzvedies vai kaut kas tāds? Jā, protams, jā, uzvedības kaut kādas normas, jā, un kaut kādas likumi. Piemēram, kādas uzvedības normas ir mūsdienīgā sabiedrībā? Piemēram, tas, ka es nezinu, tur piemēram, ieej veikalā, tā kā iepērcies, un ka tu tur neskrāji, tā kā pa to veikalu tā it kā tu būtu mājās, vai es nezinu, tur gāži viss riņķī. Jā, tur ir savi kaut kādi noteikumi, ja? Paņemt grozu, jā, iet pie kase, jā, un pēc tam aizgāja prom. Jā, pareizi, tas ir etikas uzvedības normatīvi. Jā, un arī šodien ir etiskas problēmas, jā, tāpēc, ka ir, kā es teicu, dažādas vērtības, jā, un mūsu sabiedrība nav vienāda, jā, un etiskas problēmas ir saistītās ar morāliem dilēmām, kad individum ir jāizlem par labu vienai vai otrai rīcībai, turklāt jāatrod šai rīcībai vislabākais risinājums, kas balstīts etiskas vērtības un principus vai arī labvēlīgas sekas sev un citiem. Protams, ka visas etiskas problēmas, viņas saistīti un ir mūsu dzīvē, tāpēc, ka cilvēki ir dažādi, jā, no dažādas reliģijas, no dažādas materiālas slāniem, jā, ar dažādu izglītības līmeni, un, protams, ka morāles dilēmā ir kritērijs etiskas problēma, jā? Skaidrs? Jā. Labi, varbūt jūs varat, kaut kādu piemēru etiskai problēmai man pastāstīt no sava dzīve, no sava pusē. Piemēr kaut kāds. Es nezinu.
Nu, Nevar īsti atcerēties kaut ko tādu. Nu, feminīzms, jūs dzirdat par tādu ideoloģiju? Par ko cīņas sievietes? Nu, piemēram, biznesā, kā konservatīvajā sabiedrībā vīrieši augot vairāk nekā sievietes. Ir tāds moments? Varbūt, jā. Jā, visiem tiem, kam ir patriarchālas, attiecības, konservatīvas, man liekas, rādas tāda etiska problēma, piemēram, saistītā ar darba algu samaksu, vai varbūt, es nezinu, visiem tiem arābiešiem, musulmāniem, viņiem arī ir, ziniet, sievietēm kaut kāda atsevišķa vieta, zona, kur tikai viņi piedalījies, bet vīrieši piedalījies, mēs zinām, ka baznīca, viņa arī, sadaļas divas puses, sieviešu puse un vīriešu puse, Protams, ka, paņemt no reliģijas tas ir normāli, bet mums, Eiropiešiem, liekas, ka tas ir kaut kādas etiskas problēma, ka mēs apmeklējam valstu kaut kādas Azijas, Arābijas, un tā tālāk. Viņi ir pie mums arī ciemos, Skaidrs, kas ir etiskas problēmas? Jā. Labi. Nākošais jēdziens konsekvenciālisms, tas ir arī etiskās teorija. Pats galvenais kritērijs konsekvenciālismā, jeb sēku un tikumu etiku, ir uzmanības centrā, ir morāla darbība vai cilvēka patība. Galvenie filosofi ir angļu filosofi, britu filosofi, Jeremy Bentham un Johns Stuart Mill. 18. gadsimta viņi dzīvoja, un arī viņi iedibināja utilitarismu. Mēs varam teikt konsekvenciālisms vai utilitarisms. Utilitarisms jēdziens radas no latīņu valodā, ko nozīmē derīgums, kura morāli izvēlē pamatu lielāka labuma aprēķins pēc iespējas lielākam cilvēku daudzumam. Pats galvenais, piemēram, kā atrisināt etikas problēmu, konsekvenciālisms vai utilitarisms teica, ka vajag pieņemt lēmumu uz vairāku puses cilvēkiem, un darīt visu racionāli un praktiski, Tas pats galvenais. Utility, derīgums, lai derīgums būs nevienam cilvēkam, bet lielajā pusē sabiedrība, Skaidrs? Jā. Labi. Nākošais jēdziens morāle. Kas ir morāle? Mēs dzirdējam bieži, tādu jēdzienu, bet kas tā ir? Likums, norma, vērtības sistēma. Mēs varam teikt, tas ir morāli, kas nosaka to, kāda rīcība tiek uzskatīta par likumiski labu noteiktas sabiedrības ietvaros. Katrai sabiedrībai ir arī savi subjektīvi morāli normas un arī objektīvas sociālas, kā es teicu, morālas normas. Tas ir viena sistēma, kura izveidojas no sen laikiem, un arī strādāja šodien, mūsdienā. Tā, nākošais praktiskā ētika. Praktiskā ētika, tas ir jēdziens savukārt apziņas un sistematizē atsevišķu profesiju, nozare, morālas problēmas un izstrādā teoretiski pamatotus ieteikumus to risinājumam. Kā jūs saprotat, praktiskā etika saistīta ar profesionālu kodeksu, uzvedību, normas uzvedību, morāles normu uzvedību. Piemēram, juristiem, tiesnešiem jābūt taisnīgumi. Piemēram, skolotājiem ir arī savs praktiskas etikas kodeks, jābūt arī taisnīgs, atvērts, cieņā jābūt, un visas tādas vērtības, kuri saistīti ar profesiju skolotāju. Jūs varat arī
man savu piemēru parādīt, kā jūs saprotat, kas ir praktiskā etika, piemēram, cita kaut kādas profesijas? Es nezinu. Kādas profesijas jūs domājat būtu nākotnē? Kādu universitātu, varbūt virzienu? Es nezinu. Vēl nedomājat, ja? Labi. Vēl nē. Ok, skaidrs. Padomājiet, jā, uz nākotnē. Un, protams, padomājiet, kad jūs gribat izvēlēt kaut kādu profesiju, kāda ir praktiska etika šajā profesijā, jā? Tāpēc, ja jums nav kaut kādas tādas raksturojuma īpašumas, tad vajag vēl jāattīstiet, jā? Tālāk. Tikumu etika arī ir ļoti svarīgs jēdziens. Tikumu etika savukārt koncentrē uzmanību cilvēka pašpilnveidei, kā nosacījumu labai, citu atzītai un laimīgai dzīvei. Tā virza refleksijai, kādam jābūt cilvēkam, lai tas dzīvotu vietnu, pilnvērtīgu un morāli atbildīgu dzīvi. Tikumu etika ir viena no etikas arī pamatteorijām kopš antikas filozofijas. Tikumu etika centra ir cilvēkam piemītoša spēja pilnveidoties, attīstot gribu, rīkoties saskaņā ar citu brīvības un labumā, kā arī laimes nosacījumu. Tikumu etika uzsvers raksturoja jeb cilvēka dabas nozīmi un aicina vingrināties likumība. Kā es teicu, ļoti labs piemērs bija iedzīvotāju sapulce senajā Grieķijā. Ja? Jūs atcerat senu Grieķiju vēsturi? Jā. Ko jūs atceries? Kādas bija politiskas sistēmas policija, kuru palika jūsu atmiņā? Man vēsture nav stiprā puse. Nav stipra puse. Labi, tad es jums pastāstīšu. Tas bija Atēnas, senas Atēnas, Spārta, atceras, un Atēnas bija demokrātijas izveidojas, ja, un Spārta bija oligārhija. Un katrai, protams, sabiedrībai bija sava tikumu etika, ja. Piemēram, demokrātija, demoskrātus nozīmē tas tautas vara, un oligopolija vai oligārhija tas ir vara dažādiem cilvēkos, ja, neliels kopiens, kurš vada valstī, visi citi strādāja uz tiem cilvēkiem, ja, un izpildiet viņus lēmumus, ja, un notikumus, kurus viņi pieņemt savā mazajā kolektīvā, ja. Skaidrs? Šodien mums arī ir tikumu etika, ja? Mūsu sabiedrībā arī šodien ir dažādas, ja, sabiedrības pasaulē. Ir tie valsti, kuri orientējas uz demokrātiju, un es vēl gribu pievērst uzmanību, ka demokrātija šodien nav taisna demokrātija. Ja? Šodien mums ir pārstāve demokrātija. Ja? Mēs izvēlējam deputātus, kurš pārstāv mūsu intereses saima vai pašvaldība, ja? Vai citas kaut kādas institūcijas. Ja? Bet Sengrieķija bija tāda situācija politika, ka visi iedzīvotāji pilsoņi piedalījies vēlēšanās, un viņi uzreiz izvēlējies tirgu laukumā visas politikus, kuri pēc tam vadīja šajā polisā, ja, un izveidoja. Un es gribu arī pievērst uzmanību, ka visi politiķi izvēlēs uz 1 gadu. Ja. Mums šodien, mēs zinām, saima deputāti, cik maksimāli gadus sēž parlamentā. Uz cik gadiem mēs izvēlējams parlamentu mūsu valstī? Uz 4? Uz 4 gadiem, jā, uz 4 gadiem. Kā jūs domājat, kāpēc sena Grieķija bija tik maz laiks, 1 gads? Es domāju, varbūt, lai tā kā arī kādam citam varbūt, tā kā, lai viņš Jā, lai nebūtu tāda oligopolija, jā, pēc tam, diktatūra kaut kādas izveidošana, ja? Tas viens moments, un otrais, lai nebūtu korupcija, ja? Tāpēc, ja tu teici, ka tu uz 1 gadu var izpildīt kaut kādu, izveidot jaunu tiltu, tad tev ir laiks 1 gads parādīt, kā tu to var izdarīt, ja? Paņemiet naudu no valsts kase, ja? Un to visu realizēt. Un pēc 1 gada visa tautā to var redzēt,
pārbaudīt, un, protams, ja tu viss izpildījies viņas, ja, lēmumus, tad tu palika vēlreiz uz 1 gadu un atkal uz 1 gadu. Mums bija tāds viens orators, ja, runātājs, tūlīt es atceros, kurš uz 10 gadiem, ja, bija, stratēgs, ja, kā vadonis, ja, senas Atēnas. Tas bija, tūlīt man galvā Pifagors, matemātikas. Bija tāds stratēgs, kurš 60 gadi katru gadu, ja, 10 reizi, un cilvēkiem viņam ticēt, ja, tāpēc, ka viņš, ko teica, viss izpildīja, ja. Ejam tālāk. Plurālisms, ja, tas ir pēdējais iedziens, kurus mēs tūlīt paskatīsimies, ja, tas ir, man liekas, ka jūs dzirdiet, plurālisms šodien ir viena no pazīmēm demokrātija, ja. Plurālisms ir uzskats, ka sabiedrībai jābūt sociāli un politiski ieklaušāji. Tas ir daudz viedokļus sapulcē, ja? Kad cilvēkam ir daudz iespējas izteikt savu domu, ja? Un tādas domas ir daudz, un katrs cilvēks, pilsonis var to teikt, ja? Plurālisms lēmuma pieņemšanā arī ir neviena vai kaut kāda maza grupiņa, vairāk 50 plus 1 balss, ja, jābūt obligāti. Un šodien, piemēram, mūsu Latvijas politiskā sistēmā Saima, kad visi deputāti, mums ir 100 deputātus, ja, Saima balso, tad jābūt 51 balss, lai pieņemtu lēmumu, ja, izbeigt kaut kāda likuma. Ja ir 50 uz 50, tad pārbalso. Ja mazāk, tad nepieņemt lēmumu. Ja? Skaidri, kas ir plurālisms. Tas ir situācija, kad ir daudz un vairāk balsu cilvēkiem, kuri piedalīs sabiedriskā vai politiskais procesos un pieņemt lēmumus. Ja? Visas iedzienos es paņemu no Nacionāla enciklopēdija, ja, digitāla tāda vietne, virziena politikas sociologija. Ja. Tālāk. Un pēdējais, ko es gribu jums mazliet pastāstīt, tas ir atgādināja, kas ir argumentēta esēja vai paspriedums. Kāpēc es pievēršu uzmanību man, tāpēc, ka pirmajā tēmā jums ir tēmas noslēgums pārbaudījis darbs numurs 1, kur jums jārakstā paspriedumu. Jūs redzējat? Jums jāizvēlēt jebkuru jomu, ekonomiku, politiku, sociālo vai izglītības lomu, medicīnu, ja, un parādīt savu viedokli un atbildiet uz problematisku jautājumu. Ja. Kā izskatās esēja? Katrai esējai vai paspriedumam ir neliela struktūra. Ja. Vispirms jābūt nelielas ievads, 2-3 teikumi, ja, pēc tam pamatsdaļa un nobeigums, ja, pats galvenais secinājums vai secinājumi, ja. Un, protams, pamatsdaļa jābūt 2 vai 3 argumenti, ja, vai apgalvojumi. Kas ir arguments vai apgalvojums? Vispirms, katrs arguments un apgalvojums sastāv no 2 daļas. Pats arguments, tas ir nelielais teikums, ja, galvenā doma, ja, un fakti, piemēri, kuri paskaidro apgalvojumu vai argumenta saturu. Ja. Šeit es arī radīju piemēru, jūs varat paskatīties un izlasīt, kā izskatās argumenta piemērs. Es izlasīšu, ja. Pazemot otru cilvēku ir nepieļaujami, jo pazemošana izraisa otra cilvēka ciešanas. Apgalvojums. Pazemot otru cilvēku ir nepieļaujami, ir tas, kurš tiek pamatots, to citiem vārdiem sauc par secinājumu. Ja.
Nu, es ceru, ka jums nebūs nekādas problēmas. Ja būs, tad rakstiet man, ja jautiet man, es atbildēšu. Un paldies par uzmanību. Tas ir viss. Ja ir kaut kādi, es vēl teicu, jautājumi, tad droši uzdot, un es atbildēšu jums rakstiski, ja, vai mutiski, individuāli. Ja jūs gribat, mēs varam arī organizēt individuālu tiešsaites konsultāciju. Ja? Varbūt jums ir, Amanta, kaut kādi vēl jautājumi? Nē, man tikai bija par to, kur var redzēt uz atpakaļ to ierakstu, un tas arī viss. Ok. Nu, man liekas, ka jūs tagad saprotiet, kur var meklēt to video ierakstu, ja? Un arī būs visi video ieraksti YouTube kanāla mūsu skola, da? Jā. Un arī mana kursa blokā tiešsaistes konsultācijas, ja? Arī visi ieraksti pa datiem būs pielāgoti, ja? Jā, labi. Labi, nu tad paldies jums, jauku vakaru. Jā, un tiksimies nākamajā tiešsaistes konsultācijā, vai kad jums būs arī brīvlaiks piedalīties, ja? Jā, labi. Atā. Jā. Atā, visu labu. Visu labu.